Sveicināti jaunajā gadā un jaunajā sarunu cikla Praktiski vesels raidījumā. Raidījums ir tapis kopā ar Veselības centru apvienību, Mēnesis aptieku un centrālo laboratoriju, kurā es, Karlīna Elksne, ginekoloģa dzemdību speciāliste un mana kolēģe Veselības vēstnese Arta Lāce. Brīnišķīgi mēs vedīsim kopā jūs caur dažādiem veselības slimību un profilaktiskiem līkločiem kopā ar veselības ekspertiem. Un šodien pie mums ciemos ir daktere Dace Lietuviete, oftalmoloģe, Aiva klīnika oftalmoloģijas dienesta vadītāja un viņas labā roka optometriste Zanda Ruskule. Un šodien, kā jau jūs saprotat, mēs parunāsim par to, kā saglabāt labu redzi un kas jādara, ja tā redze nav visai laba. Pētījumi liecina, ka redze ir mūsu galvenā maņa. Es nesen lasīju britu zinātnieka Čārlza Spensa pētījumu par to, ka mēs pat ēdam ar acīm. Mums ar garšas kārpņām mēs uztveram tikai apmēram 1%, un tad apmēram tā, ja tu acis aiztaisīs, tad tev kotleti garšos savādāk. Bet te es uzreiz, protams, gribu arī pajautāt, kas vispār šobrīd ir aktuālākais redzes veselībā, un ienāk dažādas tehnoloģijas medicīnā, un droši vien tas atspoguļojas arī uz to nozari, ko jūs pārstāvat. Protams, ir ļoti daudz, kas attīstījies un attīstās joprojām tur, lai uztvertu visas tehnoloģijas, kur mēs šobrīd jau, teiksim tā, acu ārstam bez tehnoloģijām tā apskate būs galīgi nepilnīga. Un tagad mēs jau šūnu līmenī jau ikdienā kabinetā varam pacientu izmeklēt un jau iet dziļāk gan radzenes slāņos, gan tīklenes slāņos un saredzēt to, ko vai 100 reizes mazāk varēja redzēt kaut vai 20 gadus atpakaļ. Un tāpēc es domāju, pats nozīmīgākais ir šī diagnostika. Protams, ļoti daudz, kas arī ir attīstījies arī ķirurģijas metodēs, gan piemēram, kataraktas operāciju laikā mākslīgo lēcu mēs implantējam, un tur arī ir veidi un varianti, teiksim, tūkstošos, un katram tad jāpiemeklē tas labākais, kas katram ir, jo nav, ka viens variants ir vislabākais. Ja? Tā kā, teiksim, veselībā un tehnoloģijās, līdz tām tehnoloģijām jānonāk, tā kā cilvēkam ir jāatnāk pie atsvārsta, un tad jau mēs arī varam izmantot visu, kas ir šobrīd jaunākais, un arī mums ir jaunākās tehnoloģijas, ar ko mēs strādājam, tā kā viņam būtu jāatnāk līdz atsvārstam, un tad jau tā izmeklēšana arī visa notiek. Skaidrs, bet kā pacienti vai pacienti ir mainījušies, un kādas ir tās biežākās sūdzības, ar kurām cilvēki ierodas oftalmologa kabinetā? Es teikšu, ka varētu šķist, ka biežākā sūdzība ir tas, ka es redzu sliktāk vai tālumā vai tuvumā, bet īstenībā viena no biežākajām sūdzībām ir tas, ka man ir acu diskomforts par acu sausumu, par graušanu vai asarošanu vai grūtībām ilgāk koncentrēties, strādājot ar datoru, tādēļ, ka mēs aizvien vairāk atrodamies. Ir mainījusies mūsu darba vide. Mēs aizvien vairāk atrodamies iekštelpās, kondicionētā, sausākā gaisā, mēs aizvien mazāk staigājam pa mežu, un līdz ar to acis paliek sausākas, un saistībā ar mūsu ikdienas paradumiem mainās mūsu paradumi, un to visu var just arī uz acīm. Bet starp citu, te uzreiz gribu jautāt vienu ļoti izplatītu jautājumu, cilvēkiem bieži neskaidru, kāda ir atšķirība starp oftalmologu un optometristu, un kad ir jāiet pie viena un kad ir pie otra jāiet? Oftalmologs mācās Latvijā vai Stradiņu universitātē vai Latvijas universitātē 6 gadus medicīnā un pēc tam 4 gadus rezidentūrā. Tātad tie kopā ir 10 gadi. Mācās acu anatomiju, saslimšanas, farmakoloģiju, tātad medikamentu izrakstīšanu, operēt. Optometrists mācās Latvijas universitātē 5 gadus un tātad bakalaura plus profesionālais magistrs un vairāk specializējās tieši korekcijā, optikā, tas ir fizikas fakultātē, fizmatos, un vairāk tātad ir šī fizikālā daļa, kas ir brīļu lēcas, kontaktlēcas, refrakcija, krāsu redze, tātad tādas funkcionālākas lietas. Kad ir pie kura jāiet, manuprāt, būtu ļoti svarīgi reizi
ik pa laikam aiziet pie oftalmologa, kad ir tāda pilna izmeklēšana, kad pielina pilienus, kas paplašina zīlīti, skatās, vai ar aci anatomiski viss ir kārtībā. Un tad, ja nepieciešams, pieņemsim, izrakstīt jaunas brilles vai kontaktlēcas, var doties uz optiku vai klīniku pie optometrista, kad nosaka, kādi brīļu stiprumi ir vajadzīgi, un piemeklē nepieciešamos variantus. Tagad ir daudz dažādas gudras brīļu lēcas, un tātad individualizēta pieeja ļoti ir. Tādēļ šīs te regulārās brīļu nomaiņas kontaktlētas atkal būtu pie optometrista vairāk Ja jāveic. cilvēkam jau ir brilles, viņam nekas mainījies nav, vienkārši gribas kaut ko jaunu modeli, tad pietiek principā ar optometristu. Jā, ja viņš ir bijis arī ik reizi 2-3 gados, Tas atkal atkarībā No no vecuma. Jā, teiksim, pēc 40 gadu vecuma skaitās reiz 2 gados, būtu jāmeklē arī acu ārsts. Arī, ja nav sūdzība. Arī, ja nav sūdzību, jā. Kaut vai, ja ir arī dažādas blakus slimības pacientam, kaut vai cukurdiabēts, uzreiz apmeklējuma biežums noteikti ir daudz biežāk jāiet ir, ja? Bet pēc jau 60-65 gadu vecuma, tur jau reiz gadā būtu jāapmeklē acu ārsts. Jā. Kāds vispār ir tas musturs apmeklējumi? Tā tad ir bērniņiem pirms skolas vecumā, tad pēc tam, kad? Tātad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka bērniem obligāti vajadzētu šobrīd ir gada vecumā, 3 līdz 4 gadu vecumā, 6-7 gadu vecumā pirms skolas, ir plānā mainīt, jo šī sistēma tika ieviesta ļoti, ļoti sen, un viņa vairs īsti gada vecumā daudz lietas atrast ir par vēlu. Tādēļ gada vecuma vizīte tiks mainīta, bet es domāju, ka 3-4 gadu vizīte, kura diemžēl izkrīt visvairāk, jo viņa nav šajā te skolas formā, ir vissvarīgākā. Tātad 3-4 gados visiem vajadzētu obligāti aiziet uz redzes pārbaudi. Ja bērns ir par maziņš, vai viņš nevar kaut ko atbildēt, tad vēl pēc pusgada vai gada, kad mēs varam dabūt, ka ir labi attīstījusies redze gan vienā, gan otrā acī, tad ir skolā, un atkarībā no tā, kas ir ģimenē vai vecākiem ir brilles, tad tālāk ir reiz 2-3 gados vai reizi gadā, atkarībā no tām atradnēm, kas ir bijušas šajās vizītēs. Bet no cik gadiem tad pieaugušo vecumā būtu tā obligāti jāsāk šis ieviest šo rutīnu? Palielam pēc 7 gadu vecuma. Tiešām? Tā, katrs 2 gadus. Jā. Es, Labi. piemēram, savu 10-gadnieku vedu katru gadu, bet ir indikācijas. Jā, redz, tas ir indikācijas. Bet pēdējos 3 gadus viss ir nemainīgi labi. Lasītāji tagad godīgi uzdod katrs savu jautājumu. Kad es pēdējo reizi biju pie oftalmologa, ir par ko padomāt. Dace, tu jau pieminēji cukuru diabētu, bet man šķiet, ka tā ir tāda varbūt tāds mīts oftalmoloģiskās uztveres problēma Latvijas sabiedrībā, droši vien ne tikai Latvijas, ka cilvēki ļoti nošķir acu saslimšanas no visa cita. Saprotu, es kā ginekologs saprotu. Mums taču arī viss organisms darbojas kopā. Un kā tad ir? Ja tu minēji cukuru diabetu, bet varbūt ir vēl kādas saslimšanas, kas var ļoti ietekmēt acu veselību? Man arī citreiz jānodarbojas ar tādu, tā kā es jau spēju pacientam pēc acīm pateikt dažas saslimšanas, ja, un tad vai medikamentu lietošanu, ko viņš lieto, un tad viņš ļoti izbrīnīts. Jā, tiešām, kā jūs zināt, apmēram it kā es būtu kādu viņu citu vēsturīti palasījusi, kas ir noticis ar pacientu, bet jā, acis ir ļoti saistīts pirmkārt ar galvu, ar asinsvadiem, un tāpēc arī daudz saslimšanas ir saistīts, jā, tāpat kā cukurdiabēts, kas ietekmē asinsvadus, arī ļoti ātri ietekmē arī acu asinsvadus, un tad biežāk attīstās dažādas tīklenes distrofijas pacientiem. Tāpat arī sistēmas saslimšanas vai reumatīdais artrīts arī bieži vien izpaužās tieši ar savām izpausmēm acīs. Ja? Tāpat dažādas multiplā skleroze, arī tāda ļoti nopietna slimība, kurai arī ir diezgan tipiski šie acu simptomi. Tāpēc es varētu teikt, ka, es nezinu, varbūt tieši kuņģa čūla, un lausta kāja neietekmēs, ja, bet man pacienti arī bieži vien brīnās, nāk pacienti gados, kuriem mēs ārstējam tīklenes distrofiju,
Un es viņiem vienu arī no ārstēšanas lietām vai izmeklēšanām saku, ka viņam ir jāiziet pie ģimenes ārsta tagad, jānodod cukurs, jānodod holesterīns, jāmēra asinsspiediens, jo nav nozīmes man ārstēt tikai aci un špricēt acī medikamentus, ja asinsvadu turpinās bojāties. Un tad viņi tā kā sāk izprast, ka tas viss ir saistīts un arī, kā tikko nesen man ir jauns puisis atnācis, kuram es redzu tipisku iekaisumu, kas ir varbūt saistīts ar artrītu, un pacients tālāk jau veic analīzes, asins analīzes un magnētisko rezonanci, kur arī var norādīt uz agrīnu, jau mēs varam agrīni atrast kādu diagnozi arī pēc acīm. Un tu pieminēji to medikamentu lietošanu. Varbūt tu vari nosaukt kaut kādus biežākos medikamentus, kas izraisa ar acīm saistītas blaknes. Mums ir medikamenti tīri kā blaknē, tie ir medikamenti, ko lieto urīnpūslim vai prostatai tieši, bet viņi vairāk saistīti ar to, ka tie paši receptori, kas ietekmē zīlīti, arī ietekmē šo prostatas muskultūru, un tad ir vienkārši sarežģītāk ķirurgam operēt, jo zīlīti neplašinās tik labi, vai ir tā saucamais floppy iris sindroms, kad varavīksnene, kas ir iekšā acī tā krāsainā daļa, ka viņa operācijas laikā var būt tāda ļoti plāna, vāja un var radīt problēmas tieši operējot. Ja? Ir medikamenti tieši aritmijas ārstēšanai, kuru nosēdumus es arī varu pamanīt uz radzenes virsmas. Ja? Tie paši asins šķidrinātāji, kas ir viens no biežākajiem, ko pacienti lieto, arī, protams, var ietekmēt asinsvadus, un tīklenē var būt dažādi asins izplūdumi, kas arī var bīstami ietekmēt. Jā, bet tāpēc jau nebūs tā, ka šos medikamentus nedrīkst lietot, vienkārši atkal jāvēršās pie oftalmologa, kā tikt ar šīm blaknēm galā. Jo tur citreiz ir jautājums tāds, ka pacients pats ir izdomājis, ka viņš lieto šo tā kā profilaktiski, un tad atkal varbūt ir kaut kad es paskaidroju, ka, ja to nav tieši ģimenes ārsts nozīmējis, vai varbūt mēs varam atcelt. Un, protams, arī daudz ķīmijterapijas preparāti ietekmē acis un arī veidojas katarakta varbūt biežāk, bet tad jau pacienti arī zina un atnāk pārbaudīties, vai viss ir kārtībā. Es varu padalīties, man abas acis ir izoperēts, jo man bija smukā katarakta ar puķīti. Jūs saprotat, ko tas nozīmē, ko visiem studentiem rādīja, un vispār dzīve redzot ir ļoti laba. Bet ir cilvēki, kas paciešas. Piemēram, man ir viena kolēģe, viņa tūmā neko normāli saskatīt nevar, bet brilles ne pa kam, nekad, ne mūžam viņa negrib. Kāpēc tomēr varbūt nevajag atlikt vizīti pie optometrista? Katram cilvēki ir nullī, tas praktiski nav. Gan arī katram cilvēkam ir kaut kāda refrakcija. Mazi mīnusiņi, plusiņi, astigmatisms, vai tālumā, vai tuvumā, gan arī katram ir kaut kāda refrakcija. Jautājums ir, vai mums viņa traucē izdarīt kaut kādus ikdienas uzdevumus vai nē. Pa lielam vienīgie likumi, kas mums nosaka, cik mums vajadzētu redzēt, ir autovadīšanā, dažādās darba vietās, kas pasaka, ka obligāti ir jāredz tur vismaz 60 vai 80, 0,6 vai 0,8, kas būtu rupji 60 vai 80%, lai vadītu automašīnu. Un braucot, tad brillēm obligāti būtu jābūt. Bet citu likumu nav. Ja cilvēks mājās ir apmierināts ar to, ka viņš neredz televizoru īsti, mēs nevaram viņam piespiest brilles nesēt. Man ir pacienti, kas ir teikuši, tad, kad grāmatvedis sāk jaukt sešniekus ar devītniekiem algas lapiņās, tad vajag gan brilles likt virsū. Bet, kamēr tas neietekmē kaut kādas darba spējas, precizitāti, nav tāds obligāti, ka ir jāliek. Stikliņš acs priekšā, brilles vai pārklājums, viņas neietekmē acs anatomiju. Viņas nerada to, ka plusi jauks tur tagad lielāki vai mīnusi mazāki pieaugušā vecumā. Tādēļ stikliņš neietekmē acu saslimšanas, ka viņas radīsies vai nē. Tas ir mūsu komfortam, kāds izvēlās redzēt ļoti labi, un mums nesen bija meitene ar -6, kas jūtās ļoti labi staigāt bez brillēm vispār. Tādēļ, ja viņa nevada automašīnu, tad neviens viņai nevar piespiest tās brilles likt. Kāda ir -6 praktiski izskatās? Ko viņi redz, ko viņi neredz? Laikam visu dara tūmā. Bet laikam cits jautājums ir atkal par bērniem, kur nav tā tik viegliprātīgi jāizturās pret to redz, neredz. Jā? Par bērniem ir cita lieta atkal.
Tātad, kāpēc es uzsveru, ka ir svarīga šī 3 līdz 4 gadu vizīte, jo, kā jau es teicu, visiem ir kaut kāda stiprumiņa, un kaut kāda neliela sastigmātisms vai var ietekmēt to, ka redze neattīstās, redze bērna vecumā nav uzreiz dota. Bērns, tāpat tās kā mācās staigāt un runāt, viņš mācās arī redzēt. Un ja 3-4 gados, pieņemsim, vienai acī ir kaut kāds tas stipruma šķērslis, kas neļauj attīstīties redzēt, neļauj smadziņu garozai saņemt kvalitatīvu attēlu, tad tā redze var arī neattīstīties, un to nevar operēt. Tā tas paliek visu laiku, to sauc par slinku actiņu, jeb ambliopiju. Tādēļ bērna vecumā brilles ir jāpārbauda obligāti, ir jānēsā obligāti, lai redze attīstītos. Pēc tam, kad viņš ir pieaugušais, viņš var viņas nēsāt vai nenēsāt, bet mēs esam nodrošinājuši, ka tā redze var būt 100%. Tas ir pretēji tam, ka ir tie mīti, kāpēc arī no brillēm daudzi izvairās, ka tad jau acis nestrādās, un jebkurš muskulis, kurš nestrādā, tas tad atrofējas un paliks vēl sliktāk. Redzēju pārsvarā miopiju vai mīnusu tālumā, kad mēs redzam tūmā, bet neredzam tālumā. To neizraisa brilles vai uzliekot brilles, kā Zanda teica, nemainās nekas, bet tas ir acis garums, kas jau ir izaudzis, acis izmērs un redzenes virsma, kuru šī brille neietekmē. Un tāpēc šādā veidā tas jau pieaugušam cilvēkam tiešām neko nemaina. Bet atkal bērnam šī uzliktā brille ir ļoti svarīga tieši arī kāds tas atsābols izaugs vai neizaugs. Un tur tas gan var ietekmēt. Bet es starp citu esmu dzirdējusi, ka uz vecumu dažiem redze paliekot labāka un varot pat uz brīdi tikt vaļā no brillēm. Tā ir? Nē, Ir mīti, urbānās leģendas. Nē, un jā, tas ir atkal atkarīgs no tā, kas ir bijis pirms tam, jā, un kurā attālumā mēs skatāmies. Un tur ir dažādi varianti, un arī ir citreiz ir tāds bonus tanī brīdī, kad katarakts sāk attīstīties, tad atkal tas tuvums paliek labāks, kur bija tā kā jau vajadzīgas brilles lasīt, un pēkšņi vairāk brilles nevajag, un pacients saka, vau, noticis brīnums, man vairs brilles vecumā tuvumā nevajag. Un tad, diemžēl, tur atkal ir runa par kataraktu, un izrādās, ka lēcas biezumam mainoties, mainās arī šis stiprums. Ja? Bet, tādā ziņā, jā, bet savādāk ne. Un tad es kā sieviešu advokāts pieslēdzos, manai mātei ir tāds hrestomātisks teiciens, redzi jau man laba, tikai rokas par īsām. Un tas parasti saistās ar šo menopauzes vecumu. Kā jūs to nokomentējat? Kas tieši tad notiek? Jā, šis ir bieži vien ir šoks jauniem cilvēkiem, es teiktu, varbūt tāpēc, ka skolās varbūt nav apgūta tāda normāla fizioloģija, kas notiek ar organismu, ne tikai, lai viņš būtu veselīgs, bet arī, kas notiek ar vecumu, ar cilvēku, ja, un cilvēks ap 45 gadiem visu laiku ir redzējis perfekti tālumā, tūmā, un pēkšņi viņš vairs vakarā tūmā nevar saredzēt, un viņš atnāk un saka, kaut kāda traka slimība man ir piemeklējusi, un viss ir slikti, ja, un tad tā ir tāda normāla fizioloģiskā parādība, kad lēca paliek cietāka, un viņa nespēja strādāt šī akomodācija, mainīt tālumu uz tuvumu, ja, un tad ir nepieciešams brilles, ja. Bet, ja mēs runājam tieši par sievietēm, tur arī ir daži faktori, kas, diemžēl, ar vecumu sievietes ietekmē vairāk nekā vīriešus, un šie ir šie asaru dziedzeri, tieši tie būs tauku dziedzeri, kas vairs tik labi hormonālu izmaiņu dēļ nestrādā, un acis paliek sausākas, vai asara uz acis virsmas neturās vairs tik labi, kā tas ir bijis jaunībā, ja, un tad tāpēc sievietēm, es nezinu, arī pa citiem sausumiem runā, un es saku tāpat, kā ir citi sausumi dažādās vietās, tāpatās arī acīs, tas arī pilnībā var arī skart, jā. Bet vispār jau tā sausā acs ir liela problēma. Piemēram, visu dienu sēž pie datora, ielurbusies zilajā ekrānā,
Un, protams, tu skaties, acis nemirkšķini, un vakarā ir tā, vai ne, ka gribās acis berzēt, grauzi, niez, un ko tagad darīt, kā vispār ir ar to sauso aci mūsu paudzei, un cik nopietnas problēmas tas var izraisīt kaut kādā ilgtermiņā, ja es neliekos nezinis par savu sauso aci. Tā ir biežākā sūdzība, jo ir noskaidrots, ka tad, kad mēs koncentrējamies, lasam, skatāmies datorā, mēs mirkšķinam uz pusi retāk nekā vienkārši staigājot apkārt. Virs radzenes ir asaru slānis. Asaru slānis sastāv no 3 daļām. Tā, kas turās klāt, ūdeņainais un eļainais slānis. Jo mazāk mēs mirkšķinam, jo vairāk viņš izkalst, un tad līdz ar to mums arī ir vairāk tāda smaguma sajūta, plakstos, gribas viņus vairāk turēt ciet, ir tāda sausuma, niezēšanas sajūta. Svarīgi ir atcerēties, ka acis nedrīkst berzēt. Acis nedrīkst berzēt nekādā gadījumā, ja rokas nav mazgātas noteikti, ja viņas ir nomazgātas pēc iespējas arī jācenšas izvairīties. Ir tāda acu saslimšana kā kertakons, kas var rasties no berzēšanas, tādēļ acis nedrīkst berzēt. Ir regulāri darbā ar datoru jātaisa pauzīt, cik pa laikam jāpaskatās. Ir pat mirkšķināšanas vingrinājumi, ka jācenšas viņus vairāk pamirkšķināt. Jādzer vairāk ūdens, lai uzlabotu ūdeņaino slāni, mazāk kafijas, tumšās tējas, kas dehidratē, vairāk omega-3, jeb zivieļa, kas palīdz uzlabot ārējo slānīti, kas asaru notur vietā, jo asarošana arī ir sausāts acu pazīme, ka tas ārējais slānītis nav tik labs un asara tā kā krīt veļās ārā. Un cilvēki bieži atnāk un saka, man šausmīgi asaro. Un mēs sakam, tā ir sausa acis. No kāda sausa? Viņa ir slapja visu laiku. Līdz ar to tad attiecīgi jādomā par tiem iemesliem. Tā ir tā plakstu sildīšana, lai uzlabotu meibomu dziedzeru darbību un mitrinošie pilieni. Mērķtiecīgi pēc sūdzībām, kas tad traucē vairāk, tas sausums un graušana vai tieši asarošana, tā arī atšķirās tie pilieni. Bet kā es aptiekā vienkārši aizēju un prasu, man grauž un saus vai man asaro un nav labi, un farmaceiti zinās, kuri pilieni ir tie piemērotākie? Parasti mēs vizītēs arī norādam, kas būtu tā kā piemērotāki. Lielākā daļa ir veltīta pilienu, mitrinošo pilienu ir veltīta šai te sausuma un graušanas sajūtai, bet ir mazāka daļa, kas ir arī tie eļļainie pilieni. Man laikam ir veicies, cik es aptiekā esmu pārbaudījusi farmaceitus, bet jautājusi, viņi uzreiz jautā šos atslēgas vārdus, kas tieši traucē, vai tā kā asaro, vai ir sausums, un tad iesaka tieši attiecīgi vajadzīgos. Tādēļ man šķiet, ka ir labi informēti. Jā, Karlīna, tu starp citu mazliet atkāpjoties atpakaļ, tu stāstīji, bija tie jautājumi par to, ka ir dažādas blakus slimības, kas ietekmē redzi, bet ir taču arī tas otrs virziens, vai ne? Ir šis te otrs virziens, kad cilvēks domā, ka problēma ir kaut kur citur, piemēram, ir migrēna vai veidojas krunkas pierē, var sakot, ir kaut kāda cita problēma, bet patiesībā vainīgs ir acis. Jā, un tāpat kā es pēc acīm varu diagnosticēt biežreiz citas slimības, citreiz arī citu slimību dēļ tiek arī šīs acis saistītas. Jā, tā kā, migrēnai jau arī tā acu simptomi var būt tikai kā simptomi, bet tā migrēna ir pati pa sevi, jā, tā kā abējādi, jā. Es domāju, vienkārši tā, ka, piemēram, es esmu piefiksējis, ja es aizmirstu kādu dienu mājās brilles, tas ir pasaules gals, es ar garantiju varu zināt, ka man vakarā sāpēs galva un tā saspringuma galvas sāpes, jā, jo man tad es tur tās acis miedzu un valbu un cenšos kaut kā labāk noturēties un jūtos šausmīgi nogurusi. Un es domāju tādā kontekstā, ka tu regulāri domā, un tev varbūt nav brīļu, man ir, tāpēc es zinu atšķirību, jā, bet tev vēl nav brīlis, un tu domā, ārprāts, es nevaru, man katru dienu sāp galva, es jūtos tik nelaimīgs, dzīves kvalitāte cieš, un tad vēl es palieku smuki krunkaini, man jāiet pie plastiskā ķirurga. Bet izrādās, viss ir vienkārši problēmas rada tas saspringzinājums, kas ir cenšoties saķīķerēt to, kas tev priekšā, vai varbūt to, kas tālumā. Tieši tā arī ir, un tāpēc man daudz pacienti, protams, arī saka, man tur neliels plusiņš, es vēl varu iztikt, vēl varu nelikt. Es saku, bet uztaisiet tās brilles, jums viņas iespējams, ka tiešām kādā brīdī vajadzēs, tad arī jāuzliek. Un tad es saku, ka tur ja jūs neliekat, tad tiešām var tur sākt pēc tam galvas sāpēt, un tad jums negribēsies lasīt vairāk, un jūs metīsiet pie mala to lasāmo. Un pacients saka, klausās, jā, tā tiešām laikam ir, labi, lai rezervē būtu tā brille, jā.
Un tad viņš uzliek brilli un secina, dzīves kvalitāte uzlabojas. Un tad viņš saprot, pēc 3-5 gadiem man atkal vajag stiprāku brilli. Ja? Jā, tas ir, diemžēl, tas ir tāds dabīgs novecošanas process, kad šis briļu stiprums ik pa laikam arī mainās, progresē, bet tā nav patoloģija, tā ir pilnīgi norma. Labi, pieņemsim, briesmīgi negribās ne brilles, ne lēcas, neko, bet redzēt gribas. Un tad es, piemēram, kādreiz man teica, ka esot tāds forši vingrinājums, tu uzlīmē marku uz loga, un tādus atkāpies kādus 3 metrus, vai ne, un tad skaties tur fokusē to skatienu uz to, kas ir aiz loga un to, kas ir uz markas, un tādā veidā, kāds 20 minūtes katru dienu patrenējies, vai tā var uzlabot Pat esmu dzirdējusi vesels raidījumus, kas veltīti acu vingrinājumiem. Ko jūs profesionāli par to domājat? Šis konkrētais vingrinājums, ko jūs pieminējāt, trenē atslēdzu, jeb akomodāciju. Atslēdza dabīgi paliek cietāka, biezāka, viņa zaudē savu spēju izliekties, un jūs ar šo te vingrinājumu jūs viņu trenējat. Bet lēc vienalga paliks cietāka, biezāka, plus augs pats no sevis. Līdz konkrētam daudzumam viņš neaugs bezgalīgi, ir matemātiski smuki, gandrīz precīzi var pateikt, cik viņš jums būs tur, kurā vecumā. Ar šo vingrinājumu jūs varbūt minimāli atliekat, tas nav vingrinājums, ko es parasti ļoti iesaku, bet viņš nav tāds ļoti slikts, man šķiet, jā, pareizi, klausās. Ir tomēr slikts? Ir tomēr slikts. Jā. Atkal viss ir, kurā vecumā mēs to darām laikam, jā. Ja tas ir cilvēks pēc 45 gadiem, tad, šo akomodāciju trenēt, pat varbūt nebūtu īsti vēlams, jā, jo var sākt arī šīs subjektīvās sajūtas, ka galvas sāpes un tādas lietas var parādīties. Bet, ja tā maigi un bišķiņi, tad lai jau. Bet vienalga tas plusiņš augs, un viņš augs dabīgi tādēļ, ka laiks iet uz priekšu, nevis tādēļ, ka ir uzliktas brilles vai tādēļ, ka nav uzliktas brilles. Un ja gribās, un par tiem jaunumiem runājot, ja gribās neliktās brilles, senāk lāzera operācijas bija iespējams tur līdz 40, tā teica, jo nevar noslīpēt redzentā, lai tur vienlaicīgi tuvums un tālums, tad tagad mums ir iespēja arī pēc tam operēt, taisīt lāzera operāciju, kas saucās jaunā presbionda metode, kad ir iespējams pielāgot tos attālumus pēc iespējas, lai redzētu gan tālumā, gan tuvumā, un brilles nebūtu vajadzīgas. Bet starp citu ļoti laba tēma, jo tiešām ir jau tā, ka arī nevar vienmēr ar brillēm, vai viņas tur negribas par to lāzeru korekciju, bet tā ir tāda panacēja cilvēkam, kurš nevēlas brilles vai lēcas, vai visiem var operēt, dakteri? Ir dažādas metodas, un bieži vien mums arī pacients no vienas metodas nokļūst līdz citam kabinetam, citam ārstam un citai metodei. Ja? Katra metode nav tā, ka dārgākā metode vienmēr ir labākā vai piemērota pilnīgi visiem. Nē, katra metode ir piemērota kādam citam. Lāzeru korekciju, jā, kā Zanda teica, agrāk varēja veikt tikai līdz šim te vecuma tālredzības laikam, šobrīd ilgāk, bet ja pacients ir jau, teiksim, pēc 55, 60 gadiem, tad viņam arī ir iespēja ne tikai lazeru korekciju koriģēt redzi, bet arī jau ar kataraktas operāciju. Un kataraktas operācijas laikā mēs varam implantēt tādu lēcu, kura arī visos attālumos rāda. Ja? Bet tas arī nedara visiem, tas arī dara pie konkrēta pacienta lokam, tāpēc, ja ir teiksim, klīnika vai kāda poliklīnika, kur ir tieši apgūts viss šis loks, ja, tad ir vislabāk, ka pacientam piemeklēt to piemērotāko veidu. Klau par metožu piemeklēšanu, un kā ir ar mākslīgo intelektu? Vai pacients var sarakstīt simptomus? Var, bet cik jēgpilni tas ir? Arī Google varēs rakstīt simptomus, bet jāatcerās, ka mākslīgais intelekts mums medicīnā arī tiek aizvien vairāk izmantots, bet
vairāk tieši, kā doktora teica, diagnostikā, ka pēc tādiem agrīniem tīklenes uzņēmumiem mākslīgais intelekts sāk analizēt, vai šim pacientam kaut kad ar laiku var attīstīties viena vai otra saslimšana, vai prognozēt tādas saslimšanas kā Parkinsona slimība pēc tīklenes attēliem. Un šis ir skaistais, kas mums ir jāņem no mākslīgā intelekta, nevis jāmeklē simptomi iekšā, jo tātad cilvēks bieži vien ne līdz galam māk definēt savas sajūtas vai savas sūdzības un ievadot vienu vai otru atslēgas vārdu nepavisam precīzi, arī tas iznākums varbūt netik Un pareizs. arī mākslīgais intelekts nepajautās pie reizes, kādus medikamentus jūs lietojat, kādas ir jūsu blakus slimības un tā tālāk, ja kādas operācijas jums ir bijušas. Tāpēc mākslīgais intelekts var tikai kādu informāciju iegūt no interneta dzīlēm, bet neizjautās noteikti kā atsvārsta. Diemžēl, vai kā, bet jānāk pie atsvārsta Un būs. neaplūkos arī to acu anatomiju ar tieši tā. aparātiem. Tieši tā. Jā. Nu, un viena no tām sūdzībām, kas man šķiet arī ir bieži sastopama, ir dažādi tādi traucējumi redzes laukā. Punktiņi, Mušas tārpiņi, lido, jā. mušiņas, zvaigznītes, sprādzieniņi. Dažādi, kas tad ir jādara? Tāpat jāiet pie atsvārsta. Ja? Ir tādi simptomi, kurus mēs pamanām, un kas ir tādi pamanāmās lietas. Mēs redzam, kāda acis izskatās, vai viņi ir apsārtus, vai nav, vai tur peld mušiņas, vai nepeld, vai zipšņi parādās, vai nē. Bet, diemžēl, bieži vien acu slimības ir arī ļoti klusas slimības, un, diemžēl, citreiz pašas nopietnākās slimības ir tās klusās slimības. Ja? Citreiz tāds konjunktivīts, kur tāds, teiksim, acis ir pilnīgi sarkana, tā kā jēla gaļa, ja, tur īsti ārstē vai neārstē, varbūt viņš pāries pats un viss ir kārtībā. Ja? Bet tāda slimība kaut kā glaukoma, kur pacients nemana lēnām, pamazām un neapmeklē atsvārstu, jo tieši tāpēc, jo domā, ka man taču viss ir labi, es redzu labi. Un glaukomas dēļ viņam sašaurinās redzeslauks, un tad, kad jau viņš sajūt viņu, tad jau, diemžēl, bieži vien pat 50% nervs ir bojāts. Ja? Un tad jau mēs atgūt atpakaļ pat neko nevaram. Atkal kataraktu mēs varam pamanīt, un to cilvēks citreiz arī sajūt. Ja? Bet ir dažādas saslimšanas, kuras tā kā mušiņas, ja viņas pēkšņi parādās, tik un tā būtu jāapmeklē atsvārsts. Ja? Bet mušiņas atkal ir gan vai visiem cilvēkiem vairāk vai mazāk, un viņas pašas pa sevi nerada tādu neko bīstamu vai sliktu. Ja ir zipšņi, tie ir bīstami un pēkšņi parādījušies. Ja pēkšņi pazūda redze, ja pēkšņas ļoti stipras sāpes acī, vemšana, arī citreiz pat domā, ka tā ir kāda cita slimība, ka tā ir kaut kāda gripa un temperatūra un vemšana varbūt vai vēl kaut kas, un izrādās, ka tā ir glaukomas lēkme, ja, kas var būt arī. Un tāpēc tādas pēkšņas izmaiņas redzeslaukā un tādas, kur tad tiešām arī būtu jāatnāk pie atsvārsta. Kā es saku, ja tev grūti tajā rindā iestāties un gaidīt to vizīti, kaut vai arī acu traumpunkts ir, kur tiešām ar pēkšņu redzes zudumu vienā acī būtu obligāti uzreiz jāgriežās un pirmās 24 stundu laikā. Ja. Faktiski tie tādi sarkanā karoga simptomi, Jā. kurus nevar atstāt bez ievērības, paciesties, pagaidīt, gan jau pāries, nē, tur ir steidzami jāmeklē ārsta palīdzība. Jā, tas tāpat kā infarkts, insults, arī acī tādas pašas lietas notiek, un tur pirmo palīdzību var sniegt. Viss, protams, atgūstot varbūt daļu redzes ir 24 stundu laikā. Vēl par to kluso acu slepkavu, par glaukomu. Kādi ir riska faktori? Ko mēs cilvēki varam darīt, lai samazinātu glaukomas varbūtību? Iedzimtība, to mēs diemžēl nevaram. Jā, viens liels faktors ir iedzimtība, un kā mēs varam palīdzēt, reiz gadā apmeklējot atsvārstu vai optometristu, kaut vai optikās, kur arī daudz kur optikās tagad ir iespēja pamērīt acu spiedienu, un bieži vien optometristi ir tie, kas mums ir ļoti lieli palīgi arī acu slimību diagnosticēšanā un nosūtot pie atsvārsta, ja, jo izrakstot brilles, varbūt vecākam cilvēkam arī šis acu spiediens tiek pamērīts, un tad pamana, kad kaut kas nav kārtībā, un tad arī tiek atsūtīts pie atsvārsta. Ja. Tā kā no glaukomas mēs
savādāk īsti pasargāties nevaram. Tas nav saistīts ar uzturu, mēs nevaram ēst tur kaut ko Mellenes. vairāk. Mellenes. Jā, bet diemžēl nē, tur ir, ja ir kādam no vecākiem ir glaukoma, tad pēc 40 gadu vecuma reizi gadā acu spiediens arī būtu jāpamēra. Nu, redzi, bet ir vēl jau visādi tādi, vai ne, cilvēki domā, dažādi brīnuma līdzekļi, mēs jau runājam par tām melenēm, ja. Vispār ir kaut kas tāds no uztura produktiem vai uztura bagātinātāji, par ko mēs varētu droši teikt, ja tu šito ēdīsi, tavām acīm tas dikten patiks, un viņas labi rādīs un neslimos. Nu, īsti nē, un arī par tām melenēm tas ļoti labs mīts, tas joprojām kaut kur sēž tā dziļi, bet par melenēm tur arī daudz tiek pētīts un skatīts, un tur vairāk skatās uz to apžilpšanu, kā iedarbojās tieši melenes, ja, vai arī uz tumsas redzi, ja, bet tur nav īsti reāli pierādījumu, ka viņas daudz palīdz, un tāpēc mēs nevaram arī pateikt, kāda tā deva būtu, vai tās melenes ir jāēd spainas dienā, lai tumsā redzētu bišķiņ labāk, ja? Bet, teiksim, melenēs ir daudz labu sastāvdaļu, kas ir nepieciešamas mums redzēt, tāpēc, ja ir iespēja apēst kādu meleni, tad noteikti to darīsim, bet tā, ka melenes uzlabotu mums redzi, tā īsti nebūs. Vispārīgs sabalansēts veselīgs uzturs ar kāpostiem, keiliem un melenēm un burkāniem un spinātiem, zaļajās lietās. Sarkanā paprika arī no dažādiem uzturiem un arī dzeltenie augi ir vajadzīgi. Ja? Un omega augškābes. Jūs minējāt kā uzturu bagātinātāji, bet man šķiet brīnišķīgi to uzņemt arī dabīgā veidā. Treknās zivis, rieksti, sēklas, ekstra virģina olīveļa, avokado. Un tas ir ļoti svarīgi tieši visiem, kam ir savs āds. Jā, jo tieši uzņemts šķidrums un arī šīs omega-3 ir atbildīgs par mūsu asaru un par asaru stabilitāti. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgs faktors. Tiem, kas izvairās no gaļas, tiem, kas izvairās no dzīvnieku valsts produktiem, ir naktsvedsceļa. Tas parasti tiek izmantots. Vēl gribēju arī pajautāt atkal savus acis un atcerējos vēl vienu jautājumu, kas man ienāca prātā. Tad ir brilles ar visādiem pārklājumiem, lai aizsargātu pret ekrānu ļaunumu. Darbojas, nedarbojas vai mārketinga triks? Ļoti bieži uzdots jautājums. Tādēļ, lai runātu par pārklājumiem, es gribētu viņus sadalīt 3 lielās daļās. Tad viens ir antireflekso pārklājumu grupa, otra grupa varētu būt šie zilās gaismas filtri, un trešā būtu citi. Vai antirefleksais pārklājums tagad ir kā standarts. Ja kādreiz ir gadījies mašīnai kaut vai logu nolaist un paskatīties pāri vai caur logu, vienmēr var manīt, ka skatoties bez nekā krāsas ir spilgtākas, spožākas, dzīrākas nekā caur logu skatoties. Tādēļ, ka caur jebkuru materiālu, caur kur iet gaisma, notiek kaut kāda gaismas zudumi, viņa absorbējas, atstarojas, izkliedējas, lai brillēs tāda efekta nebūtu, lai brillēs attēls būtu maksimāli skaidrs un dzidrs, mums ir vajadzīgi antirefleksie pārklājumi. Un tad viņi atkal ir dažādas pakāpes, tādi, kas tur mazāk aizsvīst, atsvīst, kam mazāk putekļi pielīp. Es nedomāju, ka tas ir mārketings, bet katram ir gudri jāizvēlās. Ja kāds brilles nesā visu laiku, tad viņam ir vērts investēt pārklājumos, kuros būs viņi mazāk atsvīdīs, ātrāk atsvīdīs, mazāk paliks kaut kādi pirkstnospiedumi. Kādam, kas viņus izņem un tikai palas tur dienā pusstundiņu, tad viņam atkal tas varbūt nav tik svarīgi šīs funkcijas. Zilās gaismas filtri ir otrā grupa, par kuru es gribētu parunāt. Kādēļ viņi vispār tika radīti? Tādēļ, ka ir tāda acu saslimšana kā AMD, kura ir tīklens asinsvadi tiek ietekmēti, izmainīti un daudz vairāk sastopami tagad nekā labu laiku atpakaļ. Kāpēc? Un tiek meklēta, ietekmē un vainota zilā gaisma, ja kādreiz ir pētīti spektri, ko izdara ekrāns, ir zaļais, sarkanais un zilais ir ļoti stiprs, zilam ir lielāka enerģija. Un ir versija, ka viņi bojā tīklens asinsvadus, un tas ir veids, kā viņus pasargāt. Bet tie pētījumi pagaidām ir veikti uz dzīvniekiem, tādēļ nav tādu kārtību
kārtīgi pētījumi, kas pateikt, ka cilvēkiem viņi palīdz. Tādēļ, ja jums kāds šīs brilles pārdot, jo, nezinu, tur nesāpēs galva, jo, nezinu, tur nenogus acis, Prieks nāks. tad tas ir mārketings, bet, ja ir daudz cilvēku, kas jūtās patiesi labāk ar viņiem, ja jums sanāk pavadīt šausmīgi daudz laika pie viedierīcēm, viņas noteikti nekaitē un ļoti liela pacienta daļas, šeit taisu arī obligātās veselības pārbaudas, un viņi saka, jā, man ir tādas brilles. Es vienmēr pajautāju, un kā jūs jūtaties? Jā, un man tur palika vieglāk, man labāk, man vairs nenoguras acis. Bet es nedomāju, ka tas ir mārketings. Es sev arī tādas esmu izvēlējusies, bet nav tā, ka tas būtu tur pavisam apstiprināts. Un tad ir hamelionlēces un braucējiem pārklājumi, kas noņem pretī spīdošās gaismas, tas atkal ir pēc nepieciešamības. Ja ir vēlme apvienot tur gan saulesbrilles, gan brilles, tas ir ļoti labas funkcijas. Atkal ne visiem kādam kaitina tā toņa maiņa, kādam ļoti, ļoti patīk. Tādēļ ir jābūt gudriem pašiem un jāzina, kas mums ir svarīgi, kas mums traucē, kas mums ir vajadzīgs. Jo iespējas šobrīd ir ļoti, ļoti daudz. Tādēļ bieži vien arī es, pieņemsim, strādājot klīnikā, sūtu uz optiku, varbūt, lai tur piemeklē konkrētas brīļu lēces, jo tie varianti ir ļoti daudz dažādiem attālumiem, un nesot uz vietas, pieņemsim, optikā, tas piedāvājums nevienmēr ir zināms. Ir bijuši kādi notikumi, kad brīļu nebūšana ir fatāli ietekmējusi notikumu gaitu? Nu jā, te arī daži kuriozi, kas ir dzīvē saistīti. Man tāds pazīstams mākslinieks man vienu sestdienu zvana un saka, ka vai Dacīte, kas noticies, man ir pēkšņi slikta redze palikusi. Nu, es uzreiz cin, sarkans karoks, tātad kaut kas nopietnas, un es viņam saku, nu labi, brauksim, tad es skatīšos, kas tev tur ir noticies. Un tad paiet pusstundiņi, viņš man atraksta īziņu, vai piedod, man izrādās viena briļu lēce ir izkritusi ārā, un es to nemanīju, un tā bija, nu, gadās arī tā, labi, ka tā, jā, tā kā nekas slikts nav noticis, bet arī tādi kuriozi ir, jā. Nu, es domāju, neviens pārklājums, nevienas brilles, neviens pilināms līdzeklis mūs nepasargās, ja mēs nepareizi sēdēsim pie datora par ilgu, vai ne? Un varbūt kaut kādus konkrētus tādus limitus jūs varat iedot. Cik tad ilgi mēs drīkstam, cik tad nedrīkstam. Cilvēkiem protams patīk tādas konkrētas lietas. Tur 3 stundas var, 4 jau vairs ne. Un Pasaules veselības organizācijas mājaslapā ir limiti, ko katrs var arī atrast un paskatīties. Tātad bērniem līdz gada vecumam ekrānus vispār nevajadzētu rādīt. No gada līdz 3 gadiem, līdz 6 gadiem, tā bija pusstunda dienā. Tas ir visi ekrāni. Tātad planšetes, telefons, ja skatās, jo mazāk, jo labāk. No 6 līdz 8 bija 9 bija stunda, un pēc tam tas nedaudz pieauga par kaut kādu pusstundu līdz pusotrai laikam vai tam līdzīgi. Bet tātad, jo mazāk, jo labāk, jo tad, ja man atnāk bērns un kādreiz saka, ka kāpēc tur ir mīnus parādījies, un uz jautājumu, cik stundas tiek pavadīts viedierīcēs, un atbild, ka 4 gados ir 5 stundas planšetē. Nu, tas ir ļoti bēdīgi, bet galvenokārt ir jāskatās mums pašiem sev līdzi. Ja vecāks sēž blakus telefonā, tad ko tas bērns darīs? Protams, ka viņš arī vairāk tieksies pēc viedierīcēm. Tādēļ, jo mazāk, jo labāk, regulāras pauzes, ejam ārā. Jo redz, atkal mainās bērns no pieaugušā. Pieaugušais skatoties datorā vai ekrānos, acis paliks sausāks, būs nepatīkam, bet nekas tā kā daudz savādāk nemainīsies. Bērnam ir cita lieta. Bērnam šis attālums, kurā viņš uzturās, ir ļoti svarīgi arī redzes attīstībai. Un tāpēc mūsdienās arvien ļoti pieaug šo briļu nēsātāju skaits tieši bērnu vidū. Un
arī dažādos kongresos, pasaules kongresos par šo ļoti uztraucās un runā, jo attīstītāka valsts, jo vairāk ir šo miopo bērnu. Protams, viena ļoti nopietna lieta ir vecāki un iedzimtība. Tas spēlē ļoti lielu lomu. Un otra lieta ir šis laiks pavadīts ārā, svaigā gaisā. Un, tāpēc arī, ja agrāk ieteica bērniem, kuriem ir miopija vai risks miopijai, vismaz stundu dienā pavadīt ārā, tad šobrīd šis skaitlis atkarībā no vecāku miopijas arī pieaug, un tās ir pat 2 stundas un vairāk. Un cik es zinu, daudzas valstis, kā pieņemsim Somiju, kur pusdienas laikā visi bērni iet ārā un pavada pusdienas laiku vienalga, kāds laiks ir, vai lietus līst vai sniegs, bērns ir ārā, tāpēc, ko es varu ieteikt, ja vecākiem ir brilles, it sevišķi mamām, viņu bērniem ir lielāka iespēja arī būt briļainiem, samazināt šo tuvuma datora lietu izmantošanu un atrast varbūt kādu sporta veidu, kur bērns atrodas tieši ārā. Un tādējādi, cik ir iespēja jau šādi viņu pasargāt no turpmākas arī miopijas progresēšanas. Man, starp citu, visiem 3 bērniem ir brilles. Man arī. Bet kas ir miopija? To man uzreiz es iedomājos, ka kāds varbūt nesapratīs, kas tas ir. Tas ir tūredzība. Tas nozīmē, ka brilles ir vajadzīgas, lai redzētu tālumā labāk. Ja? Un šo, kā saka, bērnu, kas tur varbūt nesaredz, ir arī, kur liela problēma ir tāda, ka bērns nemāk pateikt, ka viņš sliktāk redz. Mēs zinām, kā ir redzēt labi, un mēs bieži vien saprotam, ja kaut kas pēkšņi nav tik labi, kā ir slikti. Bet ir bērni, kas, pieņemsim, kurus pēkšņi atved vecāki. Uz profilaktisko pārbaudi ar bez sūdzībām, un viņam ir -4. Bērns nesūdzās, bērns ir iemācījies burtus, tūmā viņš visu ļoti labi redz, bet īstenībā tālumā viņš nevar nosaukt lielāko burtiņu. Un viņš nesūdzās. Tāpēc svarīgi viņu atvest un vecākiem par to būt atbildīgiem, lai bērnus pārbaudītu, jo bērnu vecumā vissvarīgākais ir līdz skolas vecumam, kad var arī daudz ko jau ātrāk izkoriģēt, ja ir kādas problēmas redzē, bet jo tas notiek vēlāk, jo arvien grūtāk. Ja? Un ir dažādi arī, ka bērniņš aug dažādos vecumos, kad arī šis mīnusiņš aug daudz straujāk, un tieši tajos vecumos arī būtu jābūt daudz, jāpievērš vairāk uzmanība, kā bērns pavada savu laiku un kā viņam redz attīstās. Jo miopijas lielākais ļaunums nav cipariņš briļu receptē, visur šausmas tur -4 vai -5 uztraucās. Miopijas lielākais ļaunums ir tas, kāds ābols izstiepjās. Un ir vecāki, kas ir teikuši, sataisīsim operāciju, kāda starpība, kas tur par ciparu, bet izstiepjās acs ābols, un tas jau netiek ietekmēts arī operācijas laikā, kas tiek taisīta uz acs priekšējo daļu. Un izstiepjoties acābolam, palielinās riski dažādām tīklenes saslimšanām, tīklenes atslāņošanās, māklas deģenerācija, arī glaukomai. Tādēļ, jo lielāks ir mīnus, jo vēlākā vecumā ir daudz vairāk iespējamās komplikācijas. Tātad tieši saitīta starp ekrānu laiku un ilgtermiņa redzes veselību. Es domāju, mīļie vecāki, šīs ir kaut kas, par ko dar padomāt, par ko dar kritiski pārvērtēt savus ģimenes laika pavadīšanas ieradumus. Bet mēs vienmēr raidījumā beigās uzdodam noslēdzošo jautājumu mūsu ekspertiem. Un jautājums ir tāds, kādu vienu lietu jūs katru par sevi varat pateikt, ko vajadzēja savas veselības labā izdarīt jau pirms 10 gadiem, bet esat sākušas vai plānojat sākt tagad, jauns gads, jauna dzīve? Laikam plānoju ļoti daudz ko un katru gadu to atlieku līdz jaunam gadam, bet es tā ļoti cenšos dzert vairāk ūdeni. Un ar to man ir arī liels problēmas pašai, kā arī acu ārstam es pacientiem iesaku un saku, redz, kāda jums savs acis, bet vajag dzert vairāk ūdeni, bet es piedomāju pie tā, un man apkārtējie darbā arī piedomā pie tā, un redz, ja krūzīte ir tukša, tad ir jāsaka, kad jāpaņem nākamā krūzīte. Ļoti labs jautājums. Es vairāk teikšu, ka
tad, kad es mācījos, tad, kad es studēju, man šķiet, tas ir vissvarīgākais dzīvē, kas vispār jādara. Ir daudz jāmācās, neko nedrīkst palaist garām. Un domājot tagad par to, cik laika es pati pavadīju tuvumā, un kas rezultējās brillēs, tad tagad es noteikti mēģinu vairāk iet ārā. Kāds man mēģina pierunāt, ka vajag sunīti, ar kur iet ārā. Lai to klausās tavi bērni tagad šodien raidījumā. Tātad iet vairāk ārā, būt vairāk ārā, mūsu acis kustās vairāk, tur brīvā dabā nevajadzēs vingrinājumu speciāli nekādus taisīt, jo atrodoties ārpus, nevis sēžot pie monotoni pie ekrāna, mēs izdarīsim vēl vairāk savas veselības labā nekā dzerot vai vingrinot kaut ko tur super speciāli. Vai izēdot spainīt ar melanēm. Jo drīzāk meliņu lasīšana varētu būt tas. Jā. Melenes ir labas acīm, tikai neēšana, bet lasīšana. Ja cilvēks vienmēr meklē to vieglāko ceļu, es varbūt varu mājās un to vitamīnu buntīti mutē un viss būs labi, vai ne? Nē, jūs Tā gribat ēst neliekam nav. melenes acīm, vispirms ejiet mežā un 3 stundas Jā, viņas lasot. lasīt. Jāsalasa. Brīnišķīgi. Uz šīs optimistiskās, fiziski aktīvās nots mēs arī no jums atvadamies. Paldies šodienas raidījumu viešņām, optimetristei Zandai Ruskulei un Aiva Klīnika oftalmoloģijas centra vadītājai Dacei Lietuvietei. Un lai mums visiem jaunajā gadā skaidrs sirds un arī skaidrs skatiens. Paldies un tā!